Darbie draugi, brāļi, māsas, Jēzu Kristu, šis ir Latvijas lūkšana tīkla raidījums Lūkšanai ir spēks. Pēdējā laikā, tiekoties ar kādiem cilvēkiem, es redzu to, ka Dievs vēl joprojām ir tas pats. Viņš nav mainījies, un tāpēc mēs šodien gribam runāt par to, ka lūkšanai ir spēks. Lūkšana spēja izmainīt apstākļus. Protams, Dievs izmaina apstākļus. Ne mēs cilvēki spējam izmainīt apstākļus, bet Dievs spēja izmainīt apstākļus. Man prieks, ka šajā raidījumā ir Marks, lai Dievs tevi sveitī. Mark, paldies, ka tu izvēlies šajā laikā būt kopā ar mums un runāties un stāstīt to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Mark, tu esi jauns. Arī esmu jauns, vai ne? Un tu esi dedzīgs jaunietis, bet tie, kas skatās un klausās šo raidījumu, droši vien domā, dedzīgs un varbūt deksmes pilns, ko tas nozīmē, bet es tev gribētu jautāt, kur tu meklē ikdienā spēku? Kur tu meklē, ar kur tu piepildies? Jo īpaši šodien ir tik daudz izaicinājumu, kārdinājumu, jo īpaši jauniešiem, jauniem cilvēkiem. Un kur tu to meklē, kā tu uzpildies, lai stāvētu pretī tam visam? Jā, tas vienmēr praktiski, es saku, bija tāds sludinājums, kurš teica, ka Anna dzemdēja Samuēlu lūkšanā. Un es pilnīgi jūtos, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kurš dzīvo lūkšanā, un gan savā personīgajā dzīvē, kad Dievs vienkārši uzrunāja, sajūt viņu, ka viņš tiešām zina mani, pirmo reizi likās 18 gadu vecumā, un kopš tā brīža sāk pamazām kaut kā vadīties, slikt klāt, un Dievs parādīja, ka lūkšana ir tāds spēks, ka tu vari aiziet naktī, ka tu esi acis aizvērs, jau pilnīgi krītis iet. Pēc lūkšanas tu aiziet, ka nevar aizmigt vairāk, ka esi pārlādēts ar Dieva spēku brīžos, kad esi fiziski nekāds. Un kopš tās laika, tas bija pirms 2,5 gadiem, es esmu saprast, ka lūkšana tiešām ir spēks, tas ir tiešām, kas maina tevi. Un fiziski un arī garīgajā ziņā, ka tu izēj ārā, tu esi pilnīgi sādās ikdienā, ka tu izēj ārā lūkšanu. Tas ir fenomenāli. Vienkārši to Dievs iemācīja. Man es to nestāstīju, tikai pats sajūtu, ja Dievs teica, ka ir personīgi laika tevi, tie bija vārdi, atslēga vārdi, un es sāku. Un to, ko es zinu, tas praktiski ir mācījies caur Svēto garu, varētu teikt. Kad bija tas laiks, kad tu tā reāli piedzīvoji Dievu? Pirmo reizi, protams, es reāli piedzīvoju Dievu, bija 12 gadu vecumā, bija Oslo konferences, saņēmu Svētā gara kristību, smējos, mani apustuļu darbi, kājās nevarēja nostāvēt, runāju mēlēs, tur viss bija, likās tā, kā saka, sāla vīna pilni, jā. Bet tad bija atslābuma periods, un tad bija pirmā reize, kad bija Nātans Moris, un tā bija pirmie dievkalpojumi, pirmā reize Latvijā, un Dievs runāja uz mani, un es sajūtu, ka tiešām Dievs grib kaut ko no manis, Dievam ir, un tas bija tie vārdi atslēgas, tev vajag atrast laiku ar mani. Un tas sāk mainīt mani pašu personību un visu pieeju Kristumu Jēzum. Tas bija tas laiks pats 2013. gada augusts, kas visu izmainīja. Kopš tā laika ir savādāk viss. Tavuprāt, vai lūkšana šodien var aizstāt ar citām alternatīvām? Nē. Lūkšana ir kaut kas neaizstājams. Lūkšana ir roku rokā ar Bībeles lasīšanu, jo Svētais gars ir tas, kurš atklāja rakstus. Un ja tev nav sadraudzība ar Svēto garu, tev nav sadraudzība ar skolotāju. Un ja nav skolotājs, tad ir grūti izprast vielu. Un es pats mācos augstskolās, un man ir vajadzīgs pasniedzējs, kurš man izskaidro, kas tur ir darīts. Un man ir vajadzīgs Bībelē izskaidrotājs, kas tur ir darīts, rakstīts, iepildīts, kas tur ir. Un ja nav lūkšana, tev nepazīst Svēto garu, Bībele būs sausa grāmata. Vai vienu dienu viņa būs slāpja no tavām asarām, ko Dievs atklās par sevi, savā sirdī, kas viņam ir. Tāpēc nevar aizstāt to, ka ir Bībele un vispārējais, kas ir tālāk. Kāpēc es to jautāju? Jo šodien tāda tendence, es neesmu pret slavēšanu, es neesmu pret tādām lietām. Man pašam patīk slavēt Dievu, jā, un pielūgsmu slavēšanu, tas ieņem ļoti īpašu vietu manā dzīvē, bet reizēm dzirdot un arī redzot, ka māca, sludina tādas lietas, kad lūkšana, viņi var kaut kā tā kā, es nezinu, tā kā neapvienot ar slavēšanu, viņi tā kā kaut kā ieplūst tajā slavēšanā, kaut kā ieplūst. Un es pat dzirdēju, es pats personīgi nebiju klāt tajā reizē, bet dzirdēju pravietojumu, kad bija Azus ielā atmoda, kad nāks laiks, ka slavēšana aizstās lūkšanu.
ka nāks, un lūkšana faktiski tā tiks izstumta ārā. Un es saprotu, ka šodien, es nezinu, kā bija padomu laikos, mums bija iepriekšējais raidījums ar brāli Jaretu, un viņš varbūt, kā teikt, mazliet ir aizskārs to laiku, jā, tu laikam neesi piedzīvojis vai ne, un es to neesmu piedzīvojis to laiku, bet es saprotu, ka tajā laikā bija tādas lūkšana cīņas, cilvēki cīnījās, viņi lūdza, viņi to darīja nopietni, no sirds, un tas bija stundām, un šodien es nezinu, kā tu kā jaunietis redzi, vai tas netiek tā nokts malā. Es nezinu visus, es arī nepazīstu visus jauniešus, ko viņi dara un kā viņi to dara, jā. Es zinu, ka tu esi jauniešu vadītājs, tu kalpo kā jauniešu vadītājs. Kā tu redzi, vai jauniešiem lūkšana ir svarīga, vai viņi to, kā teikt, nav nokšu malā un ir kaut kāds, varbūt, cits alternatīvas metodas, kā sev piepildīt? Es runāju tieši par kristiešiem. Jā. Slavēšana viennozīmīgi ir viens no veidiem, kas varbūt sāk aizstāt, jo mēs kā dziedam slavu, kā tie paši vārdi, bet Jēzus lūkšanas bija efektīvs, jo viņš bija patiess. Jēzus pat atklāti teica Dievam, iejājot Jeruzalemē, mans gars ir satriekts, es esmu līdz nāvei vienkārši atpestīgi, bet ne, lai tavs vārds tiek pagodināts. Viņš runāja atklāti, un mēs dziesmās nevaram izdziedāt atklāti sevi. Tev reizēm ir jālūdz bez nekā tava emocijas, un mēs visi zāli nav vienās emocijās, bet dziesma ir viena, piemēram. Pēc lūkšana ir vajadzīga atsevišķa lieta, ka tu esi atklāts pret Dievu, un jaunieši, šīs laiks mēs esam ļoti aizgājis, man tāda liekas sajūta, tas jālā mīlestības veikšu tā, ka Dievs ir tikai mīlestība un viss tev būs ok, jo Dievs ir mīlestība, jā, un līdz ar to žēlstību, un apmēram tā, ja tu daudz lūdz, tad tu nedzīvo no žēlstības. Lai gan Pāvils saka, paldies par izlūgto žēlstību, tad ne kopā, bet tā ir žēlstība, ko tu lūdz, protams, un tas nav pelnīt, ka tu lūdz un kaut ko esi saņēmis, bet tas uzskats reizēm liekas, ja tu daudz lūdz, tu vairs nedzīvo no žēlstības. Ja tu esi lūdzējis, tad tu kaut ko mēģina darbiem, pat ir teicis, ka to darbiem mēģina kaut ko panākt, jā, un viss pārējais, bet tad jaunieši ir, bet es redzu, ir jaunieši, kur pilnīgi atklāti saka, Mārta, taisam lūkšanas, Mārta, mums vajag lūgt Dievu, mums vajag jauniešiem, un jaunieši to saka, nevis pierak, bet ir jaunieši, un Dievs, es redzu, ka Dievs maina, varbūt nav vēl eksplozīva veidā, bet viens pa vienam iet tālāk, un tas ir paldies Dievam, jā, ja sākumā nebija nekas. Tad tagad ir cilvēki, kas mudina taisīt lūkšanas, kas mudina tieši jaunieši, es domāju. Tas tā ir, jā. Slavu Dievam. Bībelē mēs taču lasām ļoti daudz rakstu vietas ir patiesībā. Lūdziet, jums taps dots, lūdziet bez mitēšanās, lūdziet Dievu svētajā garā, un lūdziet visur kur, un vecie derībā, jaunie derībā. Varētu mēs minēt ļoti daudzās rakstu vietas, bet aizskarot tieši šo tēmu, es vēl gribu sacīt, cik svarīgi ir tomēr lūgt, jo šodien ir arī tādas mācības pasludini tikai. Un būs. Tikpat kā ir tā, ka atver leduskapi, un tur viss jau ir. Ja? Jo mēs esam debesu Tēva mīļie bērni. Amen, tā ir. Un Dievs mūs mīl, kā tu sacīji, jā, viņš mūs mīl, viņš par mums rūpējās. Un Bībelē rakstīts arī tā. Bet viņš jau zina, kas mums ir vajadzīgs. Bet ko viņš saka? Viņš vēlas, lai mēs nākam pie viņam un prasam un jautājam. Ja? Nevis, viņš taču zina, kāpēc man jājautā, un tad reizēm cilvēki viņi uzķerās to, kā redz, es pat nepalūdzu, un man jau ir. Tad man nevajag lūgt. Tad man nemaz nevajag pavadīt laiku ar Dievu. Es saprotu arī, kā mēs iepriekšējos raidījumus esam runājuši, ka lūkšana tās personīgas attiecības ar Dievu. Tu tam piekrīti. Tam jābūt laikam pamatam. Es saku, es neuzticos svešiniekiem, un tāpat Dievs. Dievs ir izvēlējies 3 tikai uz kalnu paņemt, nevis visu baru. Dievs ir vienmēr izvēlējies nevis visiem dot, izvest Izraēlu, bet Mozu tikai. Mozes bija īstais. Un tas pats Dievs neuztic savu godu cilvēkam, kurš to izmantos sev. Un tāpēc, ja Dievs tev nevar uzticēties, un Dievs uzticās tad, kad tu tiešām izgājies mazumā. Tu pavadi laiku ar Dievu, tu saproti, ka īsmā tu tiešām esi no pīšļiem ņemts, un viss, kas tu esi brīnišķīgs, un tāpēc, ka tas ir Dievs. Un, kad tu pavadi laiku ar Dievu, to teikt, es eju mazumā, Kristus iet lielumā, iet vairumā, un tad Kristus sāk uzticēties tev. Jo viņš vairs neuzticās tev, bet tas ir Kristus tevī. Un viņš sev uzticās. Sev viņš uzticās. Un viņš saka, nepaļaujieties cilvēkiem, nolādēs, kas paļaujas cilvēkiem. Tad, ja Dievs paļautos cilvēkiem, tad viņš pats aiziet pretunā savu vārdu. Viņš pats saka, man nepaļaujies cilvēki. Bet Dievs grib paļauties, ka svētais gars ir tevī, kurš tev vada. Un tas veidojas caur attiecībām, ka tu apzinies, kas tu esi īstenībā un cik tev ļoti viņu vajag. Un tas ir tikai brīžos, kad nonāc Dieva godības tūmā, tu apzinies savu zemumu, viņa augstumu. Un nevis tu kļūsi pazemots, bet tu kļūsi otrādi aplēnots, ka saprot, ka tu esi tik zems, bet tajā pašā laikā Dievs tev tik ļoti mīl.
viņš tik ļoti tev ielicis pašus garu tevī. Un tad Dievs uzticās tev, un tad to jau var pasludināt. Un notiks lietas. Daudzos laikos mēs zinām, ka cilvēki lūguši par garīgu atmodu. Tu lūdz par garīgu atmodu? Amen. Kā tu redzi, kādai jābūt atmodai? Ko tu sagaidi vispār? Mēs tā reizēm lūdzām, mēs arī lūdzu par garīgu atmodu. Droši vien mēs tādām trīsām gaidām kaut ko. Kā tu redzi, kādai jābūt atmodai? Kā tu gribētu redzēt? Protams, mēs varbūt varam savu plānu, kaut kādu programmu, izveidot kaut kādas formas, bet Dievs jau darīs, protams, viņš darīs. Man patīk svētku Bībeli rakstīts, nekur nav sēdiet garā, bet staigājiet garā. Un man atmoda ir, ka tas nav gari tiešām tā gari vai gari īpaši dievkalpojumi. Tā ir ikdiena, ko es piedzīvoju ar Dievu. Un tas ir paldies Dievam, kad cilvēki redz, ka tu ikdienā vienkārši esi kā tev jābūt, un tu redzi, ka cilvēki tiek dziedināti uz ielas, tu redzi, ka cilvēkiem pieskarās Dievs uz ielas, vienkārši cilvēki, viņi sajūt Dievu klātbūtni, viņi saka, kas tas nonāca par mani, un ko tu izdarīji, teiksim tā, es saku, es neko, es izdarīju. Un tas ir paldies Dievam, un es domāju, ja mēs tā dzīvojam, tad cilvēki redz, kas tā īstā kristietība ir, un līdz ar to īstā atmodienā, un viņi redz to vērtību, kā mēs dzīvojam, un to pilnīgi mēs sākam kārtot dzīvi savādāk, un palika viens sludinātājs teica, ja es varētu uz 5 minūtēm atvērt debesis durvis un ļaut jums ieskatīties, 5 minūtes jūs mainīt savu dzīvi, jūs mainīt savas prioritātes, jūs mainīt visu, kaut vienkārši apsīties, kas ir debesīs. Un tā ir tā atmoda, kad kristieši ir īsti kristieši, teiksim tā, viņi dzīvo tā kā jādzīvo, un līdz ar to cilvēku reiz var saprast, ko viņam jāizvēlas. Viņi izvēlās draudzi, un tā ies debesī, viņi redz, ka tā ir īsta draudz, lai viņi paliek pasaulē. Tur ir īsts balts un īsts melns parādās. Un īsta atmoda ir tāda, ka tiešām mainīsies prioritātes. Kā viens teica, atmoda ir nogurdinoša, jo pat reizēm laiks nav mājas iztīrīt. Viņš teica, mājā pat nav laika iztīrīt reizēm. Vēl ko Dievs dara, jo viņam ir daudz ko darīt, un viņš grib daudz darīt. Viņš nekad nav gribējis maz darīt, Dievs. Nekad nav varēs gribējis. Viņš vienmēr gribējis darīt, bet viņam vajag praukst to, ko darīt. Amen. Amen. Dievs meklē aizlūdzējus, lūdzējus, tos, kur iestāsies, jo skatoties atpakaļ, un esmu lasījis arī dažādas grāmatas par atmodām, par Vēles atmodu, Azus ielā, un citās vietās, ka Dievs viņš ir izlējis savu garu pār savu draudzi. Un droši vien jāsākās visam ar savu draudzi, ar Dievu draudzi. Un noteikti, ka tur būs, ja Dievs viņš sūta atmodu, tur ir grēku nožēla, atgriešanās, kad tur cilvēki atgriežas no grēkiem un ir dvēseļu pestīšana. Un par to mēs ticam, par to mēs lūdzām, un lūdziet arī jūs par to, un es ticu, ka Dievs darīs savu darbu. Viņš ir iesācis savu darbu jau darīt. Markā domā, vai Dievs klausa visas lūkšanas? Ne. Pirmkārt, viņš saka pēc savu prātu, otrkārt, kam tu to gribi izmantot, ja jūs lūdzat, jums nedabūtu ļaunam sirdīm lūdzat. Un reizēm tu saproti, tu gribi, lai tu cilvēki atgriežās, piemēram, uz jauniešu vakariem sāk nākt. Pirmā, tu reizēm paprasti Dievu, kāpēc es gribu, lai viņi nāk uz jauniešu vakariem? Lai man būtu lielākie jauniešu vakari, lai es varētu lielīties draudzēs mācītājiem, kurš ir mans tēvs, vai cik man daudz jauniešu nāk. Vai man tiešām interesē viņas sirds glābts, vai man tiešām interesē, Un liekas, es lūdzu pareizi lūkšanu, vai jaunieši atgriežās bet kāpēc tu gribi, lai viņi atgriežās, lai tiešām viņi neiet. Un līdz ar to Dievs zina, kur tu tā gribi šķērdēt, bet tāpēc mēs reizēm tik daudz pagam laiku lūdzot lietas tik nepareizi nostāja tajā visā, vai lūdzot tiešām bez attiecībām Dievu. Tu prasi, bet tu pat īstenībā nepazīsti, kam tu to prasi. Tu vienkārši prasi, un tu vairs nezini, vai viņš ir dos vai nedos, līdz ar to tu jau šaubies, tu nezini, vai tā ir viņa grib vai nezini, tu jau nezini, viņu vispār pats nepazīst, līdz ar to lūkšana ir apmēram tā kā pagāniskas atkārtošanas, kur viņš saka, nepļāpāja. Tā vienkārši kļūst par pļāpāšanu tavā ziņā, jo tu nezini, ko tu lūdz, tu nezini, vai tas vispār jēga lūgt, un tu vispār nezini, kāpēc tev vajag to. Un tu tik daudz vispār neskaidrīs, ka tu beigās rezultāts nekāds. Tādā ziņā. Jēkabā vēstulē 4. nodaļā šeit rakstīts, un tad 2. pantā, jūs iekārot, jums nav, jūs slepkavot un skaužat un nevarat iegūt, jūs cīnāties un karojat, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu, jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc, ka ļaunām sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās. Un jau minēja par personīgām attiecībām. Es saprotu to, ka cilvēks, ja viņš neveido attiecības ar Dievu, tad viņš staigā miesas kārībās. Tā sanāk, viņš ir vājš sevī, vispār, jo viņš jebkurā brīdī var eksplodēt, aizsilties un viss notiek, vai ne? Jā. Tā ir realitāte. Tā ir.
Tā tiešām ir, var redzēt, ka tu esi vājāk garā, tev liekas, tas, kas likās ir tik izzudis jau vecā miesa. Nezinu, vai sāk nākt ārā kaut kas. Vienīgais, ka tu esi vēl vecajā brieži, tu esi kļuvis vājš savā garā, un līdz ar to sātnim bija rakstīts nedod piet vēlnam vispār, jā. Viņam nedod nevienu vietu, ne savā miesā, nekur, lai tavs gars ir tiešām spēcīgs, jā. Un viņš uzvar viss, bija rakstīts, neviens ieros par tevi vairs neko nespēs. Ja tas ir tā kunga mantojums, jā, tā viņa svētuma mantojums. Līdz, ja tu staigā garā, teorētiski, praktiski godīgi sakot, pēc Bībeles, tev būtu jāiet pāri visām čūskām, tiešām visiem izaicinājumiem, neaizsvilties. Bet tā ir mūsu, varbūt savā nolaidība, ja mēs ļaujam iemikties, jā. Tas bija tas pats karš, pēc Ahabs izgāja cīnīties. Uzvarēja kāru, viņš bija desdievīgs, bet viņam atnāk pravietis saka, tagad ej un pārdomā, jo nāks atkal. Un mēs reizēm pēc uzvarām esam tik gavīgi pilni, ka mēs atslāpstam, neko nepārdomājam, kāpēc vispār uzvarēja, vai tas bija es, vai tas bija Dievs, un tu atslāp un viss. Un nāk atkal tā paša cīņa, bet šoreiz tu zaudē, šoreiz tu nevari, jā, vai tu krīt lepnībā. Un viss, bet Dievs arī sagāja pēc uzvarām, kad tu pārdomās, kāpēc tu uzvar, jo Dievs bija, un kāpēc Dievs bija. Tas mums ir svarīgi, ka īpaši pēc uzvarām visu, ka tu vienreiz neaizsvilies, jā, mēs tik lieti priecīgi, ka tu šoreiz neaizsvilies, neatlaist, teiksim tā, turpināt būt čakliem, teiksim tā. Tas kaut kas līdzīgs, ka Jēzus sacīja, nepriecājies, ka jums ļauni gari paklaus, bet ka jūs vārdu rakstīt debesīs. Un tā jau ir, kad reizē mēs varbūt gūstam kādus uzvaras, redzam, ka Dievs darījis, jā, tad mēs varbūt savā tādā aizrautībā, tādā ekstāzē, es nezinu, kā vēl nosaukt, jā, mazliet varbūt arī tā atslāpstam, jā. Kas tā, maķinīt atpūšamies, jā, bet mēs esam karā. Tu tic tam, ka mēs esam karā, mēs esam Kristus karēģi, un mēs nedrīkstam nevienu brīdi palikt tādā, ja es nepavēl sacīt, lūdziet un esiet modrīgi, jā, gars labprātīgs, bet miesa ir vāja, jā, un mums jābūt modrīgiem, un jāstāv ticībā, un jāstāv Dievu vārdā. Jā, šis raidījums ir par lūkšanu, bet tu jau minēji, ka tomēr lūkšana ir dziļi, kā teikt, savienojama ar Dievu vārdu. Nu, to nevaram mēs atraut, mēs gan lūdzam, gan lasām, gan pārdomājam, un runājot par Dievu vārdu, un runājot par Dievu balsi. Cik tu gadus esi Dieva bērns? Pirmo reizi, protams, kā var teikt, atdevu dzīvi Jēzum bija, protams, nomet 9 gadu vecumā, kristīts bija apmēram 10 gadu vecumā, bet kā es godīgi sākot, es saviem jāsādā kā kristīt 12 gadus, bet kad es tiešām varu teikt, pirmo reizi mūžā varu teikt, es mīlu Jēzu Kristu, un kas ir pirmais balslis, tas bija 18 gadu vecums, lai gan es uzvalcis draudzē visu laiku, jā, un tas var parādīt, ka apmēram tā, tu var dzīvot draudzē visu mūžu, apmēram man bija cīņa pret Dievu, es negrēkoju, es nedzēju, un viss tādas lietas nedarīju, jā. Bet tā nebija mīlestība. Tā bija tāda formāla cieņa, jā. Es nedarīju lietas, bet es nedarīju to, ko vajadzēja darīt. Mīlēju Kristu. Tā kā es uzskatu, ka godīgi sakot, man nav kauns, man ir kauns, bet es atzīstu, ka no 18 gadu vecums var pateikt, ka godīgi sakot, tikai tad es iemīlēju Kristu, varētu teikt. Vai Dievs runā uz tevi caur Dievu vārdu? Jā. Dievs pat ir runājis tā, ka tu arī mēdz runāt, es tiks izmisis, teiksim tā, runā vienam cilvēkiem saka vārdus, kā tu raksto savu situāciju. Vai zem mājās un lasu, nezinu, Bībeli, pēkšņi tu izlasi pāntu, tu viss asarās teicam, tu tos pāns, tas ir tevi runā. Tu aiztaisi tie nākamajiem lasu, un vēlreiz pāris, izrādās tur vēl tie paši vārdi, kā tu raksturoji savu situāciju, un vēlreiz atkal Dievs apstiprina, ka tas bija, paiet 3 dienas, un tas notiek. Dievs to izdara brīnumā vairāk, ko tu nevarēji gaidīt mēnešu, pēkšņi, un 3 dienas notika. Un tas notiek piepildījās. Un tieši tie vārdi, kā es sevi raksturoju, un es saku, es miršu, un Dievs rasīts, ka tu nemirsi. Tieši tā, es pat nezinu, kāds nepamanīja pirmajā reizē to, bet tieši tajā pantā. Un viss pārējais Dievs, kā runā, tas ir brīnišķīgā veidā. Gan personīgs ir atbildēts, gan, protams, Dievs runājas priekš citiem cilvēkiem, un tu vari stiprināt viņus un visādi paldies Dievam, tas, kas man vajadzīgs. Turpinot šo, Dievs noteikti ir atbildējis ļoti daudz tavām lūkšanām. Varbūt tu atceries varbūt kā tādu praktisku piemēru varētu līdzdalīt skatītājiem, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē. Tieši šajā brīdī tu atceries, ir bijis kaut kāds īpašs tāds moments, brīdis, kas Dievam prasīs jautājums, varbūt dziedināšanas, nezinu, varbūt kāda cita vajadzība, un Dievs tev ir atbildējis. Jā, Dievs ir, paldies Dievam, es esmu pēdējā laikā daudz dziedināšanas, esmu redzējis kaut vienkārši uz ielas, tramvajos, gan līdz par cilvēkiem, jā, Dievu. Kaut kā airēju treniņu vidū, tu airēji un redz, ka krastā puiši dedzina zāli, tu domāji piebrauc klāt, un mēs viņam vienam kāju sāpēja, viņam pašam bija vēl papa, draugs pa sipa, viņa kāju tur testēja, jā. Pēc otrās lūkšanas bija viss ok, pilnībā, paldies Dievam, bet Dievs arī interesanti atbild, ka tu esi lūdzis, es par teiktu, nes žargonā, tu lūdz par vienu cilvēku,
Dievs dod, lai viņš ir tāds. Tā kā žargonā pasaka tos vārdus, tie nav tādi garīgie vārdi. Liekas, tas tā kā salīdzinājums, viņš ir tāds. Un tas cilvēks pēc mēneša vai 2, es nezinu, cik ilgu laiku, viņš iziet priekšā jauniešos un viņš sevi liecina ar tiem pašiem vārdiem, to kāds viņš ir tagad tas cilvēks. Un es domāju, Dievs tieši tādās, tas nebija tā kā Dievs dod, un likās, tieši tādā veidā tiesa atbildējis ir, ja, un tas ir veids, viņš gan tā cilvēks izmaiņa, gan dziedināšanas piedzīvots, un paldies Dievam, Dievs ir arī devis, ka tu reizi tu lūdz, un viņš ir aizdevies tas jaunietis. Tas ir viens no brīnišķīgākajām lietām arī, ko tu reizi, ka tu vienkārši lūdz par viņu, Dievs ielasa, un pēkšņi tu reizi, ka viņš ir tas, kurš sāk nākt lūkšanā, viņš ir tas, kurš sāk lasīt Bībeli, viņš ir tas, kurš sāk decīgi kaut ko darīt. Un tas ir vispār brīnišķīgi, paldies Dievam, ka tu to reizi, ka cilvēks arī par Dievs var aizdedzināt arī cilvēks, un tu esi viena daļa no tā. Un vēl viena brīnišķīga lieta, ka lūdzu, un pēkšņi tu jūti par kādu jālūdz cilvēku Dievu, protams, un pēkšņi tev atnāk cilvēks un pasaka, jau zinākiem ir tā. Viens puses var teikt, jā, es zināju, jo es jūtu, ka jālūdz. Bet otrs puses vienkārši saka, paldies Dievam, un Dievs dara, un tas nozīmē, ka tas ir viss ar mērķi, viss. Slavu Dievam, jā, ka Dievs lieto, tu redzi, ka Dieva vārds tiek apstiprināts ar līdzjūšām zīmēm. Un Bībelē rakstīts, mēs lasām, ka ticīgi uzliks neveseliem rokas un tie kļūs veseli. Ja? Tie jaunām mēlēm runās un mēs iesim pār čūskām un skorpioniem, mums nekas nekaitēs. Ja? Dieva vārds ir dzīvs un tas kungs nav mainījies, viņš ir liels un varens Dievs un paldies Dievam, ka viņš darbojās. Ne mūsu spēkā, mēs neko nevaram, mēs esam tikai trauki, kā arī Marks jau minēja sacīja, mēs esam tikai trauki Dievu rokās un tas darītājs ir tas kungs. Un Dievs ir sacījis savā vārdā, ka es būšu darītājs. Tāpēc, mīļie, es gribu aicināt jūs ikvienu un iedrošināt, neatstājiet lūkšanu novārtā. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Attiecības ar Dievu, veidot attiecības ar Dievu, katru jaunu dienu. Saprotiet? Un tu piekritīs, ka nepietiek, mēs vienu dienu atnākam un tad es nedēļu kaut kā izvēlku, kaut kā, ja? Mums vajag katru jaunu dienu saņemt spēku no augšienes, lai mēs varam stāvēt pretī visām vēlna viltībām. Mīļie, lai Dievs jūs svētī, un paldies Marku, lai Dievs tevi svētī, un ja tas kungs ļaus, mēs nākamreiz atkal tiksimies ar kādu citu viesi, un šis bija Latvijas lūkšana tīkla raidījums, lūkšanai ir spēks, kopā biju es ar jums Arturs Čonaks un Marks Uzmikievičs. Visu labu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī.